puses tā pašķirot atpakaļ. 2013. gadā 4. jūnijā pirmo reizi trešdienas dienā 42 dalībnieki un sākās šī super sērija mini motocross. Ir pagājuši 10 gadi, bet Covid izjauca vienu sezonu un mums neiznāca jubilejas sezona pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mēs varējām atskatīties uz to, ka mini motocross ir pulcējis dalībniekus no 10 valstīm trešdienas dienā. Tātad Irija, Norvēģija, Polija, Baltkrievija, Krievija, Kazahstāna, Lietuva, Latvija, Polija. Lielākais apmeklētājs skaits arī bija pēdējā noslēguma posmā 1050 skatītāji, bet tā vidēji trešdienas vakaros pēcpusdienā kādi 350-400 skatītāji arī atnāk un vēro jauniešu cīņas šajā superīgajā sērijā, ko mums ir izveidojis Aivars Ābols, fantastisks cilvēks, kurš ir šajā mazajā valstī, kurā nepilnīgi 2 miljoni iedzīvotāji, un es tā mazliet paskatījos pagājušā gada statistikā, ja pasaulē ir vairāk par 200 valstīm, precīzi es neteikšu, tas nav svarīgi, tad tikai 7 valstu pārstāvji pagājušajā gadā kļuva par pasaules čempioniem. Rudenī, bet 2024. gada sezonā, lai tādu lielisku noskaņojumu mēs varētu sākt jauno sezonu jau pēc mēneša, un šim fantastiskajam cilvēkam, kas visu šo vezumu velk no jau 11. gadu, 10 gadus 11 nav svarīgi, Aivaram Ābolam mēs tagad arī dodu vārdu. Aivar, lūdzu! Paldies! Gribētās visiem pateikt ļoti lielu paldies, kad braucat piedalieties no darbiem mūkat projām, jo tajā vienā mēnesī vienreiz ir jāizmūk, jāatprasās no priekšniekiem vai jāatstāj darbinieki bez priekšniecības, tas kā kurā momentā dzīvē notiek, bet es ļoti apmierināts ar šito pasākumu. Cerams, ka mēs atkal satiksimies šogad būs pa vienu posmu mazāk, 3 ir vasarā un noslēgums lielais Māru motocross būs rudenī. Tad ir, lai paliek pāri, ja kaut kāda tā kā šogad NZ un nevarēja izpildīt pēdējo posmu. Bet nekas. Prieks, muki, visi jauki, saģēmušies, nav dubļiem, bija jau viena doma trasē, nobraukt, nosmērēt un tad izsaukt uz apbalvošanu. Bet, mēs darām savādāk. Es domāju, ka varam sākt jau oficiālo daļu. Jā, arī šeit mēs laužam tradīciju uzvarētajā balvošanā, jo motocrossā, kas ir mums ļoti pierasta lieta, ka beidzās gonka, sākam individuālu apbalvošanu un tur beigās ar komandu vērtējumu. Bet mēs ar Aivaru parunājām par telefonu, ka varbūt šodien arī lauzīsim tradīciju un sāksim mēs ar komandu apbalvošanu un vēl kādu komandas apbalvošanu šodien. 2023. gadā Latvijas junioru čempioni jauniešu junioru konkurencē, junioru čempioni ir neviens cits, ka Mārupes motoklubā Pieriņi komanda. Un ar Latvijas čempioniem. Tas nav mini motocross, tas ir Latvijas čempionāts. Un mēs sāksim ar apbalvošanu. Es ceru, ka daudzi šodien ir ieradušies no šīs komandas. Te gan man ir jāņem spikeris, jo es nevaru visu no galvas atcerēties, jo te atvainojies, piedodiet, bet spikeris man būs palīgs. Kurš to galveno kausu turēs rokā un stāvēs uz goda piedestāla augstākā pakāpienā? Pats mazākais vai meitenīte? Vienīgā, kurai šajā pasākumā? Lai būtu meitene. Meitene, ja? Evelīna Meikšāne bija komandā. Evelīna protams gods ar kausu. Vienīgā daļā Krievijas pārstāvēs šajā komandā, kura izcīnīja zelta medaļas. Pie
Super Rūģīts, mazais Rūģīts, Ričards Mikailovs. Viņu var redzēt, lai stāvam un blakam, lai baba stāv blakam. Aivar, noliec blakam, Evelīna. Tie mazie puikas, lai stāv blakam. Noēls Nagrādovs, Valots. Latvijas čempioni 2023. gadā. Bruno Geitus, 50 jaunākā grupa. Viņam jau ir medaļa. Pagūja. Leo Weinbergs, 50 vecākā grupa. Markus Rode, vecākā grupā 50. Roberts Valoks, 50 vecākā grupā. Daniels Koklovs, 50 vecākā grupā. Es te priekšā varu, ne? Lai viņi nāk te priekšā. Kārlis Lorents, 50 vecākā grupā. Kur tad ir Kārlis Brāvīts? Nav, jā. Rojas Birkmanis, 50 vecākā grupā. Komanda sastāv tikai no 50-niekiem. Nākamā klase 65 kubicentimetru klasē un Roberts Brants palīdzēja kļūt par čempioniem vieniņiem. Jaunākā grupā. Nav Robčiks. Tomas Tilāns, jaunākā grupā 50. 75, jādomāju, 75. Raimons Miķelis Vītols, vecākā grupa 75. Edgars Aleksandrs Kibermanis, 75. jaunākā grupā. Markus Paškovs, jaunākā grupā, 75. Rodrigo Robalds, jaunākā grupā, 75 kubicentimetru klasē. Nav Rodrigo. Nē. Enrico Streš, jaunākā grupā, 65. Pēteris Krums, jaunākā grupā arī 75 kubicentimetru klasē. Puikas aug no 75-niekiem, jau ir pārkārt uz jaudīgāko 85-niekiem un ar 85-nieku bija viņu klubā lieliski nostartēja sezonu Edvards Prielgalskis, jaunākā grupa 85 kubicentimetru klasē. Rodrigo Rodžers Paškovs, jaunākā grupā 85 kubicentimetru klasē. Kristiāns Tomas Meļķis, vecākā grupā. Laikam jau nav, ne? No, tagad jau jaunieši, kas jau brauc junioru klasēs, un kur nākamais pakāpiens jau ir vīru klases. Un 125 jauniešu konkurents pagājušajā gadā lieliski sevi parādīja Raivo Laicāns un palīdzēja klubam izcīnīt čempionu titulu. Ko? Itālijā. Siltajā saulītē. Sildās. Ja tu gribēji teikt, trenējās, ja?
Maksels Neimanis, MX2 juniori. Kaut kur trenējās. Spānijā. Varbūt. Un Dāvis Divs Vītols. Nav vecākā brāļa. Trenējās Laumā, Liepājā. Ļoti prieks. Nu ko, lieliskā komanda. 2023. gadā Latvijas čempioni kopā treneri Aivaru Ābolu. Novēlēsim Aivaram turpināt tikpat veiksmīgi ar jauno 2024. gadu sezonu. Sekosim līdzi notikumiem sacensībās Latvijas čempionātā, kurā šogad būs 5 posmi, nevis 7. Un turēsim īšu par Pieriņu motoklubu no Mārupes. Sāksim ar komandu mēs nesāksim. Sāksim ar individuālo vērtējumu. Un kā vienmēr mums sacensībās priekšrokā ir daļajam dzimumam. Un arī šodien mēs apbalvošanu sāksim ar dāmu konkurenci. Un šeit atkal man jāsaka liels paldies ir Aivaram Ābolam, ka viņš ir iekļāvies mini motokrosā dāmu konkurenci. Līdz šim Latvijā tā bija vienīgā sacensība, kur varēja dāmas mačoties savā starpā, bet pagājušajā gadā, pateicoties Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretārei Egijai, bija arī Latvijas čempionāts. Jā, tieši tā. Tas bija brīnišķīgi, un skatītājiem patika, un meitenēm bija īsta konkurence savā starpā mačojoties Latvija, Lietuva, Igaunijā katrā posmā, arī 7 posmi, un kā būs šogad, es nezinu. Bet tas bija skaisti, jā. Un plus vēl nāk klāt Aivara Ābola mini motocross šeit Mārupē, kur arī dāmām atsevišķi braucies, nav jābrauc kopā ar čaļiem, ar savā starpā pamačoties. Un visu šo sacensību rezultātā summā mums ir pirmais trīnieks, apbalvojam pirmo piecnieku un medaļas saņem visas dāmas. Paldies atkal Aivaram par šādu žestu, jo meitenes šajā skarbajā sporta veidā, es vienmēr abrīnoju gan šīs meitenes, gan arī viņu vecākos, kas atļauj meitenēm startēt šajā vīrišķīgajā sporta veidā, ļoti skarbajā sporta veidā. Kaut gan arī ir pasaules čempionāts arī dāmām ir, un šogad dāmām par pasaules čempionu kļuva Jaunzēlandietne Kortnija Dankena. Jaunzēlandē, jā, un dāmu uzvarētāja. Un šogad divas manas vadošākās dāmas nestartēja mini-motokrosā. Anna Sečika un Patricija. Inga Pīlādze startēja un Patricija Vērvis. Kādreiz startēja, Inga arī startēja. Jā, Inga. Inga arī startēja. Vēl bija Samanta Josta, kas startēja no Latvijas. No Sanktpētera. Un vēl ko es gribu piebilst dāmu konkurencei pagājušajā gadā. Interesanta meitene startēja no Holandes, Lotte van Drunnena, kura savulaik Latvijā ir izcīnījusi 85 kubikcentimetru klasētu milzīgo elkšņu kausu. Jā, nevis manā augumā, bet kaut kur tāds tas elkšņu kausi, kur pirmo reizi šo elkšņu kausu izcīnīja 1995. gadā Lauris Freibergs. Un to kausu viņa turējis rokā gan Tanels Leoks, gan Dāvis Līvs, gan Matīs Karo, Drevinskis un tā tālāk, un arī Lotte van Drunnena, kura pagājušajā gadā izcīnīja bronzas godalgu pasaules čempionātā sievietēm Holandijā privāti. Pēc tam, jā. Labi. Sāra Vintere. Jāņa Vintere mototrīna Rīgā. Nav. Jā, Sāra pagājušajā gadā ļoti smagu traumu un sezonu nevarēja pabeigt ne Latvijas čempionātā, ne mini motokrosā.
Sārai Vintorai medaļu noteikti nodosim. Pagaidām arī viņa vēl tā īsti netrenējās. Tā kā, gaidīsim, kā būs viss ok ar veselību un kaut kad arī šogad mēs Sāru atpakaļiesim prasēm. Rebeka Repča, Bieviņi. Piektā. Izcīnījā. Es sportā saku, ka neviens sportists nekur nepaliek. Mēs paliekam varbūt degvielas rindā vai cukurrindā, bet sportā vietas tiek izcīnītas. 4. vieta arī jāizcīnā, un 4. vieta ir Evelīnai Meikšānei, Bieviņu monogolfs. Septā godā piedestālā 3. pakāpiens Marta Parcāne startē privāti. Otrajā vietā Kitija Durče, Mārukas Bieviņu monogolfs. Šodien Kitija ir hokeja laukumā. Latvijas izlases sastāvā nav komanda kādā. Pusfināls ar lielajām dāmām. Kitija šodien mēģinās apguļot vārdsargu pretinieku komandas koncerti. Tā kā aplausi Kitijai. Diemžēl viņa šodien ļoti nopietnas uzdevums uzvarēt hokeja spēlē. Bet pirmajā vietā Estere Tračumā, Delverīte. Urā! Šim Delverīte, Delverītes, jā. Lielu prieku gaidīšu sakālu sacensībās šajā sezonā. Aivar, tev ir tik daudz medaļas, ko? Nākamā nominācija mums ir brašie rūķi. Tie paši mazākie braucēji. Motocrossa sacensībās, ja viņam vienaudži viens otrs vēl nemāk braukt godīgi ar 3 ritenī, tad šie mazie rūķīši pilna ekipējumā, kā mazi bruņinieki, nopietnām sejas izteiksmēm, ko diemžēl mēs neredzam aiz brillēm un ķiverēs ietrētām ekipējumā, bet ar kādu azartu, ar kādu viņi mērķtiecību līdz asarām cīnās par katru metru, ko viņi brauc un ar konkurentiem, un aizkustinoši arī tas, ka māmītes trases malā ir tik atraktīvas, ar mieru skriet līdzi visā trases garumā, palīdziet jebkurā brīdī. Tas viss dara tādu aizkustinošu skatu šo mazo rūķu klasi. Ja tas rūķītis nokrīt, viņš arī nevar piecelties reizēm, Labi, ka tu biji palīgi uzreiz klāt, kaut kā tas nav viņa dēliņš, citi nāk palīgā. Tad poša ģimene mums ir šajā īsajos braucienos rūķiem, kur aicinām godā piedestālu Rūķīti, Rudolfu, Bitīti, startēja privāti. Rudolfs Bitītis. Ansvers no Canku Latgales. Aleks Spats startē privāti. Bet tu medaļās viņiem iedos,
Mārcis Skalbergs startēja privāti. Pijus Obrikis, Lietuva. Lietuva netiek pāri robežai laikam, ja tur problēmas ar muitu un robežsargiem. Dzintārs Jaunžēkers startēja privāti. Nāc droši, tikko droši, cik tu esi trasē. Mazliet rūtīgi, jā. Adrians Vlasovs no konkurējušās komandas no Sanka Latgales. Adrians Sanka Latgales ieradīsies laikam, jā. Kārlis Galiņš, Rīgas jauno tehniku centrs. Nodos, jā? Tīslēsim tev, noteikti nodod, jā. Tomas Jaunžēkers, startēja privāti. Viss var aplaudēt. Dzintaram Jaunžēkeram. Nu, tagad trešajā vietā. Tā, bija jau Tomas, jau bija trešajā vietā, jā. Bija jau, jā. Aivar, reku viens puisīs atnāc. Tad kā kaut uz dot iedestā? Viņi tādi krosmētāti. Tas vieti tā kā nobijušies izskatās. Otrajā vietā Ārtjauns Vasiljevs no Sanka Latgales otrajā vietā. Arī nav laikam, jā. Sanka Latgalē, nu kāds ceļš ir diezgan patāls, jā, kā varētu apbraukt. Nu, un rūķiem uzvarētājs, jā, no leģendārās Kirilko ģimenes. Mūsu kvadru kustībos aizsācēja Jāņa Kirilko mazdēls, Rauls Kalniņš Kirilko, Emiks Ādaži. Bakamu salās un trenējās. Apūšāt, es domāju, ka trenējās. Jānis jau visāds sundurs var izdomāt, jā. Viņš arī Bakamu salās norganizēt treniņus arī savām mazdēlām. Nu, tā mums nav, jā. Un kuplā dalībnieku skaita tikai mums 2 dalībnieki, bet vienalga aplaudējām, jā. Ok, rūķi. MX 50 rūķi Open. MX 50 rūķi Open. Un pie godām ienestā aicināmies Adriānu Briņķi, startēja privāti. Adriāns Briņķis. Rikārds Grabē, arī startēja privāti. Rikārds Grabē. Adrians Vlasovs, Sanka Latgalē. Rudolfs Ķemnovs, Gaifa Racing Team. Rūģi ir, jā, viss kārtībā. Smaidīgs, svarīgs kā viņam. Renārs Grīgsmē, Rīgas jauno tehniku centrs. Šiem rūķiem bija ļoti sparīga meitenīte. Sezonas laikā mēs viņu pat aicinājām meitenīti uz godā piedestālā, kur viņa bija iekabinājusi ojoj, cik daudz vienaudziem čaļiem, un bija tik smaidīga, tik priecīga, un tā ir Marija Vinogradova no Sanka Latgales.
forša, smaidīga. Viņai tā patīk mačoties ar saviem vienaudžiem konkurentiem. Noteikti jāpaskatās pagājušās sezonas foto, kur viņa stāv uz godiem piedestālā ar paceltām rokām. Tas ir foto noteikti top 10 var iet sporta notikumos Latvijā. Un trešā vietā Everts Rozentāls no Dāvida Racing Team. Kremanis, Emīls Dellerī. Un uzvarētājs Ruņomi klasē Ričards Mihailovs. Foto paliek vēsturē, šis lieliskais noskaņojums noteikti palīdzēs sagatavoties šai jaunajai sezonai. Jau apbalvojam pirmo trīnieku un 50-nieki jaunākā grupā, 50 kubicentimetru klasē, kur savulaik 50-niekos es vēl atceros un diezgan labi atceros, kā Matīs Skarro, kā vienmēr nosmērējies progainiem matiem. Nezinu, kur viņš paspējis bija visu kaut kur izdauzīties un nāca uz startu ar netīru muti un ķiveri galvām. Arī brauca 50-niekos, tāpat ir brāļi Justi, kuri tagad jau ir treneri un Dāvis Līvs. Wow, viņi visi savulaik sākuši ar mazo 50 kubicentimetru klasi. Pat pie manas vangažos toreiz starttaisnie braukā. Aplīt. Viņi, ja? Jā, aplīt. Jā, mazais aplīts bija, bet toreiz nebija jaunākā un vecākā grupa. Bija tikai 50-nieki un šie uzvārdi visiem Latvijas līdzjutējiem un zinātājiem, sporta zinātājiem labi pazīstami, ko es tikko kā nosaucu. Lielā daļa no viņiem jau beiguši karjeru, bet viss sākas ar šo 50 kubicentimetru klasi. Un mums trešajā vietā par pagājušo sezonu ir Ralfs S6 X-Wheel Racing Team. Uzvarētājs jaunākajā grupā Bruno Geiktus, Mieriņa motokols. Jā, gadījies, varbūt kāds no viņiem, varbūt visi trīs iebrauks lielākās pasaules lieliskajā trīniekā, varbūt vienos Latvijas trīniekā nācija kausā. To mēs neviens nezinām. Bet Ērtis puikām vieno un tālāk arī viņiem ir pirmais trīnieks, viņi motokosā 50 jaunākajā grupā. Vecākajā grupā Bieriņi var līsmot, jo viņa pārstāvis Roberts Vanaks saplusoja punktus, lai Kārlis būtu iestāvā trešā pakāpienā. Otrajā vietā viņa kluba biedrs Leo Lembergs. Ja nevaldos, tad
šogad pamēģinājām. Leo laikam ar elektromocīti šogad pamēģinājām šito pašu, ja, Eiropas trasēs un pirmajā desmitniekā iebraucējā. Ar elektro, es teicu, ar elektro. Tāpēc es pieminēju, ka viens no retajiem, ja ne vienīgais, ja Eiropā brauc ar elektromocīti un iebrauc pirmajā desmitniekā. Ļoti 2 sezonas es startēju. Leo, ko tev patīk labāk braukt? Ar benzīnieku vai ar elektro? Benzīnieku, tas tāds jaunīgs, ja, tāds klasika. Tas akumulātors var svēsties, beigās nav jauda, nu, ko tu vari izdarīt? Man pašam iekšā pārāk daudz vēl ir, ja? A benžoks ir pilnu bāku un var dot virsū, vai ne? Un uzvarētājs Markus Rode, Bieriņi! Roberts Vanaks. Visi 3 Aivara Ābola audzēkņi no Bieriņu Malagolā. Nu, ne jau pirmo reizi šogad es ieminos, ka puikas aug un pasaulīte griežas. Un 50-nieks ir jānomaina pret 75-nieku. Nu, 75-niekos mums arī ir vēsturī ierakstīta diezgan skilpas lapuses ir. Wow, tas bija ārkārtīgi sen, tad vēl nebija pasaules čempionāts, man liekas, tas bija Eiropas kaus, kur uzvarēja Roberts Juss, kas tagad kurš tagad ir Jāņa Mārtiņa Reišuļa treneris, var arī viņa brāļu Kārļu. Jā, Robčiks toreiz uzvarēja, bet pēc tam mainījās visi noteikumi, bija Eiropas čempionāts, bija pasaules čempionāts, joprojām viņi visi ir šie čempionāti. Un bija tāds mums braucējs Kristers Peko, kas izcīnījis bronzu ir 65-niekos. Wow, aizbrauca līdz medaļām, protams, Edvards Bidzāns kļuva Eiropas čempions. 16. gadā. Jā, čempions. Eiropas čempions arī šajā 65 klasē. Un kur tad no 2023. gads Patriks Cīrulis mums ir pasaules čempions. Latvijā. Viens no tiem 7 valstīm. Latvijā arī Motocross lielvalsts ar Patriku Cīruli priekšvēlākā pasaules čempionu. Un mums mini-motocross Mārupē, kur 3. vietu izcīnīja Markus Paškovs. Bieriņu motocross. Otrajā vietā Alans Bērziņš, Austrumiem motocross. Itālijā trenējas. Un uzvarētāja godā mūsu ārzemju viesis Donātās Aleksa. Ārzemnieki nav ieradušies. Laikā vīza nav izsniegta, ja? Nevar ierasties. Un tad aplaudējām. vecākajā grupā. Un šeit 3. vietu izcīnīja Georgs Friedrichsons no Motorsport Racing Team. Nav ieradies Georgs 2. vietā vecākajā grupā. Wow! Evelīna Meikšāne! Bieriņu Molagums! Evelīna jau 3. reizi uz goda piedestāla. Šodien. 4. februārī. Izaicinājumu džekiem, kopējo braucienu braucot ne tikai atsevišķā dāmu konkurencē. Divi braucieni pēc kāda. Tā, nu tāda mums ir Evelīna no Bieriņa motoklubām.
Campu Latgales. Un trīnieks, aplaudējam trīniekam, vecākā grupā 75 centimetru klasē. Lūk, Jānis Vinters ir ieradies. Kur ir Sāra? Mājās. Varbūt iedot Sāras, pēc tam iedos, ja? Ko tad? Rītā uz Rēni, viņš tevi brauc, ja? Astoņdesmit 5 kubicentimetru klasē, 8 piesnieki, no jau nākamā pakāpē 6 piesniekiem. No arī šeit Latvijā ir ko atskatīties mazliet viņa vēsturē. 85 klasē mums ir Eiropas čempions Bidzēnis, ir pasaules čempions Pauls Jonas un Eiropas čempions Pauls Jonas. Kārro vai tik nav pasaules čempions? Kurš? Kārro, man liekas, 125, man liekas, 125 juniors tas taisīja, jā. Čempioni tagad 8 piesnieki arī parādījuši Eiropai un pasaulē, ka mēs varam. Un mēs arī to varēsim. Ķegumā jūs 4. palika, man liekas, vietā. Kur tad? Ķegumā, 1. pasaules čempionātā, jūs 4. palika. 85 kubicentru klasē 2004. gadā Līvs bija 4. Līvs, jā, Zakarijs Osborns uzvarēja. 2. bija Kristiks, jā, Gers Kristīnaus. 3. bija Baltkrievs Terļeckis un 4. bija Dāvis Līvs, jā. Tā kā tuvu Latvija bija 8 piesniekiem pašmāju trasē. Šis 2. brauciens, to es laikam ilgi atcerēšos, jā. Ka viņi iespied tur ārmalā, un pirmā braucienā viņš bija 1. trīniekā, un mazliet viņi pietrūka. Bet tāds ir sports, jā. 8 piesniekiem mini motokrosā 2023. gadā 3. vietu izcīna jaunākajā grupā Trevors Bērziņš Brikšis Campu Latgalē. Kur viņš ir? Rumānija. Rumānija. Kā mūsu sportisti visur trenējās pie Eiropā atbraukuši. Tā ir Campu Latgales bāze. 2. vietā Edvards Prelgalskis, Vieriņo monogloks. Un uzvarētāju godā leģendārās motokrosa ģimenes Vinteru ģimenes pārstāvis Artūrs Vinters, kur viņa tētis tikko gadiem vienācis pie manis, kurš ir vienīgais Latvijas pārstāvis, kurš 2 reizes ir panījis Dakāru, šo trako. 5000 km enduro nobraucis un pat uzvarējis kādā no posmiem. Nav fantastiski, un Artūrs Vinters pārstāv motokolorītu. Viņa māsa Sāra Vintere Latvijas motokrosā. Un Artūram Vinteram pagājušā sezona ir ļoti veiksmīga. Viņš uzvarēja Lietuvai, Jāni, cik es atceros, jā. Viņam arī tur 1. vieta, viņš uzvarēja mini motokrosā, Latvijam ir goda piedestāli un tā tālāk. Es nezinu, kā viņi tur mājās runā. Vakaros, man liekas, tikai jūs runā par motokrosu. Piedod, ja es kļūdos, jā, palabo manī varbūt, bet man ir tāda sajūta, ka šāda ģimene ir viena tēma, gan no rīta, gan pusdienās un vakarā, un tas ir motokros. Bet varbūt es arī kļūdos. 85 ir vecākā grupa, un 3. vietā Toms Dankers no motokluba Ķekavā. Ozols, motokluba Saldus.
četrtakteriem. Viens otrs varbūt vēl pēdējo gadu brauc šogad 85, bet, jāskatās jau ir uz jaunīgāko klasi, bet šodien aplausi pirmajam trīniekam vieniem motocrossā. Vecākajā grupā Rivalds Reč, Gustavs Ozols un Tom Tankers. $125 juniori, kuri brauc ar divtakteriem. Mums šeit ir komentāri lieki, pasaules čempions. Mums ir gan Matīs Karro, gan arī Pauls Jonas. Tā kā Latvija ir ierakstījusi šajā klasē pasaules motocrossa vēsture zelta burtiem. Pagājušajā gadā mazlietiņ pietrūka Jānim Mārtiņam Reišulim, pietrūka bišķi. Veiksmes bišķi. Jā, veiksmi. Pirmajā braucienā pietrūka veiksme, un lai arī otrais brauciens bija vairāk nekā pārliecinoši, viņam vicečempiona tituls. Bet kārtībā reize jāsaka, tas ir sports. Bet mums Mānupes mini motocrossā 3. vietu izcīnīja Rudolfs Liepiņš, Vieriņi. Ričards Alens Gaļciens. Pēc tam Latgales. Gandrīz vai jāsaka, vai no Bakām salās, vai no Spānijā, vai no vēl kaut kur, jā? Viņi visi ir Rumāni. Rumāni? Bāzi, katru gadu brauc. Arī labi. Un uzvarētājs Daniels Kvedars, MX Ādažēji. Kuri brauc ar četrtakteriem, bet Aivar man kaut kur informācija bija, ka šogad vairāk Latvijas čempionātā nebūs četrtakteri juniori, jā? Nē, būs tikai MX2. MX2. Tā kā pagaidām pieliekam punktu ar šo apbalviešanu no četrtakteriem, jā? Jā, mums arī būs MX2. Junioriem. Junioriem jābrauc ar 125 divtakteri, pēc tam jākāp uz MX2. Turpinājums. Kā jau tas klasikā brauc. Jā. 250. Bet mums šodien uz 3. godu piedestālu aicinām Mikola Stonzijā, Lietuvā. Artis Ozols, Delverīši. Arti nepaņēmāt līdzi. Uzvarētājs Markus Cirš no Ķerkavas. Ir čempions, ir uzvarētājs. Riešīgi, paldies tev, Markus, jā. Atbrauci. Varam sumināt arī junioru godā piedestālu. Markus, ko tā nākamajā gadā? Markus. Markus, ko tu šogad brauksi? MX2? Jā? Ir gatavs? Jā. 125 jau, divtakteri. MX2 brauks, jā. Tā kā ir tagad tikai. Vau, zinādās mūsu arī nominācijas. Pateicoties, kā mums viņi strādās tie 71. gadā. Jā. Viss tas ar mopēdiem sākās laiku sen apakaļ. Tas sākās iepriekšējā gadsimta 58. 59. Teiksim, 60. gadu sākumā, ka mums tāds ārkārtīgs liels entuziasts un saprata, kur ir nākotnē šiem mopēdiem, kā cilvēki sauc par šmirģaņiem un dūmotājiem un tā tālāk, tie epitēti ir daudzi. Un tas toreizējais kustībās aizsācējs ir šodien kopā ar mums, un tas ir Aleksandrs Briedis. Aleksandrs Briedis. Viņš aicināja toreiz 70. gada sākumā jauniešus, kuriem jauniešiem bija patika braukt krosā, nebija lielie moči, bet mopēdi bija visāda
ražojuma un visu kaut kur pa pagadāviem uz šķūnīšiem un norganizēja pirmās sacensības ar mopēdiem, kas tālāk vēlāk jau kādus 11 gadus vēlāk jau tika izveidots zelta mopēda sacensības. Un es esmu tā dalībnieks. Man Aivars braucā 73. 71. gadā pirmajā zelta mopēda sacensību dalībnieks ir Aivars Ābols. Zelta mopēds no 71. gada dzīvo līdz šodienai, līdz šai sezonai. Un pagājušajā sezonā mums bija atsevišķi zelta mopēda seriāls, un arī mini motokrosā bija zelta mopēda klases. Jā, tur nav tikai viens mopēds, un ar to tik brauc. Tur ir standarts, un tur ir sportinieki, un tur ir divātrumnieki. Tagad 3 klases ir, un mums arī apbalvošanā ir 3 klases. Redzēsim, kurš no zelta mopēda dalībniekiem būs ieradies šeit, un sportinieki ir vēlnišķīgi ātri. Es tā paskatījos, mēs tikai varam sapņot, ka puikas tajos gados, 40. gados, pie tādiem ātrumiem, tādu tehnisku izpildījumu mopēdi, kāda tagad ir viena otra meistara, kā Ainara Karlo izpildījumā. Pat sapņot nevar iedomāties, ka tāds varētu būt mopēds. Un tagad sākam mēs ar standartu 45, tas ir mazāk kubatūra, jā. Sportinieki lielā kubatūra, tur ir 50-nieki, un 3. vietā ir Ivars Magaznieks, startē privāti. Jābrīvo, kur viņi dabū rezervēs tajās, kur ir pacietības tos mopēdus uzķīvēt. Tur neviena rūpnīca ir vairāk nežona, ir turumā. Neviena rezervēs daļu. Un 2. vietā, Justīne Renolde, Bagātpat Reziņģi. Te jau Ivar Bučeņi jādod, ne tikai roki ir jāspien. Un uzvarētāju godā standartniekiem Zintārs Teselskis, startē privāti. Sporta veidu, liela mīlestība un mopēdu sacensībā. Un turpinājums būs šogad, 2024. gadā. Varēsim jūs sagaidīt uz pirmajām sacensībām ārupēt? Būsiet, jā? Gaidīšu. Būs par ko vēl runāt. Justīne, arī būsit? Paldies tev, jā. Jūnijā un jūlijā nav. Mēs ļoti ceram ierasties lielā skaitā uz Mārupes minimo. Nav jūlijā. Jums ir dots atvinājums vasaras spicē. Mēs brauksim Mārupē. Kuplā skaitā, dzirdēt? Ļoti labi. Es vai jums pastāstīšu kaut ko tad, ja? Zelta mopēds, standarts, 2 ātrumnieki, tur, kur jau ir... Wow! Bija mopēdī, kur bija pie stūres ātruma pārslēdzējs, un tad jau parādījās, ka arī ar kāju varēja pie ātruma kārtas pārslēgt. No atmiņas es atceros, ka Normandam Duči, kad viņš brauca mopēdu klasē, bija uztaisīts 3 ātrumnieks. Man arī bija. Arī tev arī bija, ja? Arī bija. Kā jūs to dabūjāt? Ēzergāla bija 6 ātrumi. 71. 2. gads. Jā. Un kā tu varēji dabūt gatavu šķūnīti? Nē, tas nav šķūnīti, tie bija standarti no Serpuhaus un no Šauļu rūpnīcām. Tā jūs no turienes dabūja, jā. Bija 4 gaņi, bija 5 gaņi, tad bija rīktīgs uzplūdums. Tā kā lūk. Un tikko ir viens atjaunojis no maniem autēģiņu tēviem, 3 gaņi tā kā ārējiem. Karburators augšā izpūtējis, tāds pat bija, priekšā nebija izpūtējis. Pamēģināja, viņš ir šokā, kā viņi iet. Viņš nedara iet tagad 65. Kādi brīnumi kādreiz ir bijuši. Bet šeit ir 2 ātrumnieki. Šeit nav 3, 4 ātrumnieki. 2 ātrumniekiem, kur 3. vietai Raitis Krastiņš, startē privātī. Tad jau tā 2. pagāviens Vitālijs Zakrevskis, startē privāti.
Varis Krasteņš, arī startē privāti. Lai viņi padomā, kā tos 2 ātrumnieks var pārtaisīt par 3 un 4 ātrumniekiem. Un kaut ko paķimerēties, izjauciet gaņģeni, kaut kādu zobratu salieciet tur un... Var viņam vienu padomību. Viss ir jūsu rokās. Tev atries bija tāds Rimāns Brakmans. Un viņš savā laikā uzvarēja jubilejas motokrosu slaveno Imants trasē Bieriņu motokrosu ar 3 gaņu mīnas pārtaisīt uz 50 kubikcentimetriem. Tās bija Rimantam Brakmans piesnieks. Arī tāda ir vēsture, jā. Nezināju. Redz, ko atkal jaunu uzzināju. Un tagad zelta mopēds sportinieki, no tie tiešām iet, spridzina ne pa jokām, jā. To vajag dabā redzēt, tu izstāstīt tā nevar, kā sportiniekiem, tur vadošais trīnieks, tur pat piecnieks. Jā, ko viņi dara tiem motoriem, kādu zupu lej iekšā, es nezinu, varbūt tā kā spīdvejā spirtu lej iekšā. Es jokojos, viņi nelej spirtu iekšā, protams. Gudri vīri mums Latvijā. Jā, gudri vīri uzķīlējuši ne pa jokām šos sportiniekus, un 3. vietā ir arī no mūsu motokrosa leģendārās ģimenes, Karro ģimenes, Emīls Karro, Matīsa Karro, jaunākais brālis. Nav? Nav. Trenējās atkal kaut kur, jā, prom. 2. vietā Raivis Bukovskis. Raivis Bukovskis 2. vietā. Arī nav. Tad 1. vietā cerēsim. Gunārs Magaznieks startē privāti. Nav. Tā saslavēju šos sportiniekus un pasaka viņam, ka mēs ir diezgan neapmierināti, ka nav, jā? Viņš vienīgi savu kļūdu var labot, ierodoties uz sacensībām ārupē, jā? Pateiks viņam, jā? Paldies tev! Vai kas tur scenārijā ir tagad? Es zinu jau. Es domāju, ka tev... Pateicības, ko bija pareizi, jā. Un šodien, protams, pirms sezonas un atskatoties uz iepriekšējo sezonu, mēs gribam pateikt arī lielu paldies tiem cilvēkiem, arī organizācijām, pārstāvjiem, kuri palīdzēja Aivaram šo super seriālu norganizēt. Tādi mums ir trases īpašnieks Modrijs Kļaviņš. Modrij, lūdzu. Mēs viņas svētības un atsaucības, vai mēs tur varētu braukāt un no šīs lieliskās mini motokrosa sacensības. Tas tev dopings, ja, Modrij, tev, jā? Paliec, Modrij, nekur nebūs projām. Rest tirgotavā, garšotavā. Rest garšotavā tagad ir pareizi, jā. Lūk, pārstāvis, nezinu, vārdiņu, Kristīnei un Artūram Mihailovam, jā. Kristīnei un Artūram Mihailovam atvainojas, jā, lūdzu. Visās mini motokrosa sacensībās Rest garšotavā ir kopā ar mums, smeļāmies enerģiju, smējāmies uzmundrinājumu. Ar viņu garšīgajiem brokastīm, pusdienām, vakariņām, ar cepumiem, ar kuciņām un uz apbalvošanu. Un viņa atvasīte šodien 2 reizes kāpā uz goda piedestāla. Atcerieties, Ričards Mihailovs ar tādu pārliecinošu sejas izteiksmi. Riči Nast, tu arī. Paskaties, kas par sejas izteiksmi, čempionu sejas izteiksmi viņām ir, jā. Liels paldies arī motokrosistu ģimenes pārstāvjiem Jānim un Signijai Vinteriem. Tie šampanieši vienmēr, kas mums plūdos godā piedestāla. Nākamā Vinteru ģimenes, šīs ļoti motokrosistās Vinteru ģimenes, ļoti
mūsu sporta leģenda Jānis Vinkas ar savu ģimeni, kad nāk šeit arī saņemt pateicību. Latvietis, kurš ir uzvarējis Parīzes Dakāras rallija reidā. Tādu otru atrast mēs nevaram. Artūrs čempions, viņa dēls Sāra pašlaik ārstējās. Un jaunākais dēls arī jau Parīgā jau brauc sacensībās. Mazliet līdz godienestāvam jau pietrūkst, bet trenējās. Roberts, jā, bija jaunākais. Robčiks arī trenējās. Un tagad mēs uz godu piedestālu augstāko pakāpienu aicināsim Jāni Krūmu. Jāni, nāc šurp! Tagad tu varēsi kārt augšā. Pirms tam tev nofotografējās, bet tagad tu to piedestālu šeit mums ir uzbūvējis. Uzbūvējis, jā? Iedod viņam balvu, lai kāp augšā. Lai pats izmēģina, ko viņš ir uztaisījis. Viņam ir divi, jā? Trasē restaurē viņš visu godu piedestālu lielu. Un mums vēl ir pateicība par skaņu aparatūru, lai manu balstiņu var dzirdēt, jā? Labi dzirdam? Un tad liels paldies Renāram Paškovam. Aivar pateicība arī Mārupas novada pašvaldībai, jā, viennozīmīgi. Bez viņu atbalsta arī tev būtu ļoti grūti kaut ko norganizēt, jā. Neviens pārstāvs nav ieradies, jā. Bet mēs sakam viņam arī lielu paldies, jā. Aplausi. Tas viss kopā Aivaru Āmulu veido šo super seriālu un viņa monograsu visās sezonu plānā. Bet vēl ir kausi. Vēl ir pats vērtīgākais, jā. Cīņa visa gada garumā, kura komanda no 22 komandām, kuras ir startējušas, aizņem pirmo trīnieku uz goda piedestāla. Ieklausieties, 22 komandas ierodas trešdienā, nedēļas vidū, savarās no visas Latvijas, lai varētu piedalīties minimā tākos sacensībā. Zināmā mērā, es teikšu, tas ir fenomens, ko dabū gatavu cilvēki, kuri ļoti, ļoti mīl šo sporta veidu, kuri motocross ir dzīvesveids, un visi būtu labi, ir špikerīts. Kad man pazaudējis. Un trešajā vietā Emiks Saldus. Ir kāds Saldus pārstāvis, kur zemieki? Visi neuzkāpsiet. Visi jau grib uz to pirmo pakāpi.